Čau, draugi, šodien paskatīsimies vienu ļoti interesantu gadžetu, kas ir foršs priekš video, ko ļoti bieži redzu TikTokos un Instagram rīlos, un paskatīsimies, vai tiešām viņš ir labs, vai ir tā vērts, un ko viņš dara. Un šī lieta saucas SmallRig RF10C, jeb tas, kas šeit aizmugurē to manu loga skatu taisa. Pastāstīšu tikai un vienīgi mana paša pieredze ar šo ierīci. Man viņa nav nesen dabūju, un es ļoti gribēju, jo man patīk, kad aizmugurē kaut ko tu vari šādu iezīmēt, kā šeit ir loks redzams, tu vari mainīt krāsas, ko es šodien arī pastāstīšu. Un šis te SmallRig RF10C maksā Latvijā apmēram 77 eiro. Un vai tas ir tās cenas vērts, tūlīt mēs arī paskatīsimies. Sāksim ar lietām, kas man viņā patīk. Tas, kad viņš ir kompakts, tā, ka viņam nav RGB, viņam ir 4 krāsas, sarkana, balta, dzeltena un zila. Viņš ir ar akumulātoru uzlādējums, ļoti labas kvalitātes metāla korpus, viņam ir lēce, kur tu vari fokusu mainīt, bet ne līdz galam, kā vajadzētu. Un izstrādātājs saka, ka pilnā jaudā viņš varētu 3 stundas izturēt. Es gan to vēl neesmu notestējis, bet reku jūs redzat viņa aizmugurē, viņš taisa to logu. Un es pēc laika pamēģināšu nomainīt kaut ko citu, lai jūs redzat, kā izskatās. Un ātrumā iziesim cauri, vai tie 77 eiro ir vērti tavam budžeta video fonam. Dizainiski viņš izskatās vienkārši kā parasts lukturītis. Augšā un apakšā viņam ir standarta 1.4 vītne, ko tu vari uzskrūvēt uz parastā jebkura statīva. Man arī viņš stāv uz statīva. Vadība ļoti vienkārši, viens rotējošs slēdzis, poga, kas deg zaļa, kas rāda arī bateriju, cik ir daudz labi uzlādēta. Jauda, un šeit ir tā mazā problēma. Jauda viņam ir tikai 10 vati. Pavisam noteikti tas nav domāts izgaismot visu istabu. Šeit man stāv 60-vatīgais LED gaisma priekš video, kas ir nogriezta uz 25%, un te arī viena maza gaismiņa stāv. Un patiesībā, ja tu gribētu izmantot viņu nedaudz gaišākos apstākļos, tad to lukturīti būtu ļoti tuvu jāliek sienai. Jebkurā gadījumā tumšos apstākļos ar viņu var uztaisīt kaut kādu atmosfēru, bet ja nav tālu. Tagad viņa man stāv kaut kādi 1,5 metrs no sienas uz turieni, un tas loks ir bišķiņi redzams. Lai gan jauda ir tagad uzgriezt uz 100%. Komplektācijā viņam nāk 20 gobu filtri, kas ir patiesībā arī nav diezko labā kvalitātē. Tie tad bišķi biezāka kartona. Gobas tas ir tie zīmējumi. Iekšā ir šitāds te maisiņš ar SmallRig virsū uzrakstu. Gobas tās ir šādas te apaļi. Visādas apaļas figūriņas, ko tu vari ielikt iekšā un pēc tam uz sienas vari projicēt. Vesela čupa ar dažādiem. It kā tāds foršs gadžets, kas nemaksā baigo kosmosu, bet viņam ir divas lietas. Patiesībā viena lieta, ko es uzskatu, kad viņu varēja uztaisīt bišķi viņu labāku. Viena no tām ir tāda, kad, lai gan viņam arī fokus mainās, attālums, bet tu nevar uztaisīt, lai tas figūriņa vai šī figūriņa ir ļoti asa. Es mēģināju dažādos tālumos, tūmos, viņu nevar piezūmot. Patiesībā viņš tiešām izskatās kā lukturītis. Un, ja viņš maksātu 50 eiro, es teiktu, ka tas ir ideāls deals, var pirkt un ņemt, bet, ja mēs skatāmies to kā uz budžeta klasisko kādu video gaismiņu, kas tev palīdz aizpildīt fonu, tad es uzskatu, ka 77 eiro Latvijas tirgu šī cena šim ierīcei ir par liela, lai arī cik viņa kvalitatīvi būtu uztaisīta, viņiem ir ļoti maz jaudas un tu nevari normāli fokusu noregulēt. Baterija iekšā ir iebūvēta 750 000 mAh, kas ir daudz, un es ticu, ka viņi varētu izturēt tās 3 stundas, ko ražotājs ir norādījis. Man studijā stāv Godox projektors, kur tu vari likt šādus te iekšā visādus zīmējus, un tam ir no metāla izgriezti plāni, kas ir daudz izturīgāk un daudz kvalitatīvāk. Šie ir tādi diezgan kartona. Es teiktu, ka tas ir kartons. Šis video noteikti bija tāds viens no īsākajiem, jo man īsti nav daudz ko stāstīt par to lampu. Uz doto brīdi es uzskatu, ka viņa ir bišķiņ pārāk dārga, priekš tā, ko viņa var izdarīt, bet, kā jau teicu, ja tu viņu vari dabūt kaut kur lētāk, ap 50 eiro, tad noteikti šis ir ļoti labs gadžetiņš, ko tu vari izmantot savā ikdienas video filmēšanā. Es pieļauju domu, ka varbūt ķīniešu alternatīvas var lētākas atrast, un ja tu vari dabūt šo ierīci zem 50 eiro, tad noteikti tavā video produkšanā vai kaut kur tu gribi uztaisīt kaut kādu atmosfēru, šis lukturītis
jeb LED gaisma tev noteikti derēs. Paldies, ka skatījies šo video un noteikti nospied laiku apakšā, abonē manu kanālu. Es mēģināšu noteikti tuvākajā laikā vēl uztaisīt dažādas video par visādiem gadžetiem. Un starp citu, vai tu gribi redzēt video, kur es pastāstu 5 samērā budžeta veidus, kas nav dārgi, lai tu varētu maksimāli lētāk, bet kvalitatīvāk uzfilmēt savu video. Ja tu gribi to redzēt, tad ieraksti šeit komentāru apakšā. Es noteikti uztaisīšu, ja būs pieprasījums pēc kaut kā tāda. Bet tas šoreiz arī viss. Paldies, ka skatījies un tiekamies jau nākošo reizi.